Lūk, šeit ir piemērs, kā ir uzlauzts dzīvoklis. Dzīvoklim ir uzstādītas ķīniešu durvis. Ķīniešu durvis, starp citu, tiek pārdotas visos celtniecības veikalos. Cenas tiek piedāvātas super lētas. Vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki viņas izvēlās, tā ir zemā cena. Man pašam nav skaidrs, kādēļ cilvēki izvēlās tās ķīniešu durvis. Laikam tas ir aiz tā, ka viņi vienkārši nezina, cik elementāri var iekļūt pēc tam mājokli, un ka tās durvis nevis palīdz aizsargāt mājokli, bet tieši otrādi viņas palīdz ļaundarim uzmest aci tam mājoklim, lai viņā ielaustos iekšā. Pat kāds man var pateikt, kam piemēram stāv uzstādītas ķīniešu durvis, kāpēc viņas vispār jums mājoklī ir uzstādītas un kāpēc jūs vēl viņas neesat nomainījuši, ja jūsu durvis var uzlauzt minūtes laikā. Un vēl viena lieta, kas man īstenībā uztrauc, ir tas, ka neviens uzņēmums, kas pārdod, teiksim, durvis ieejas mājoklim, nenes absolūti nekādu atbildību par to, ka pēc tam tie mājokļi tiek apzagti. Varbūt ir vērts vairāk pastudēt, kas ir drošība, pakonsultēties ar īstiem profesionāļiem, kādas tad īsti ir jāliek savas durvis mājoklim, lai viņas reāli aizsargātu dzīvokli no negaidītiem viesiem. Ja jūs vēršaties pie mūsu uzņēmuma Eirodurvis, ir viens lūgums, kad jūs nākat, pērkat nevis vienkārši veramas durvis, bet pieprasiet drošību. Un tad attiecīgi jums tiks piedāvātas drošas durvis, nevis pērkiet cenu, jo pērkot cenu, pēc tam ir jāmaksā daudz vairāk. Drošība pirmajā vietā, Eirodurvis.